Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie izglītības domnīcas raidieraksta klausītāji, skatītāji. Mūsu kārtējā epizode, un ņemot vērā to, ka iepriekšējās epizodes no jūsu skata punkta bija labi novērtētas un diezgan daudz skatījumu un atkal labu komentāru, tad mēs nolēmām arī paturpināt šīs tēmas, kuras sabiedrībā bieži vien tiek, paliktas zem paklāja, varbūt nerunājam tik tieši. Un īstenībā arī mūsu iepriekšējā viese, kas bija Ilze Dzene, sapazīstināja mūs ar Egitu Matulēnu, kas tātad arī ir privātās pamatskolas pats dibinātāja, vadītāja un arī sociālā uzņēmēja. Un tad, kad mēs ar Egitu arī sazvanījāmies, mēs sapratām, ka pietiekami aktuāla tēma un interesanta tēma, par kuru parunāt būtu skola un mūsdienu bērns. Kur tad īsti ir tā robeža, kāpēc mēs vairs bērnus nesaprotam, kāpēc varbūt bērni nesaprot mūs, kā pielāgoties vai vajag pielāgoties. Un kopumā veidojot šo epizodes programmu, man šīs tēmas likās pietiekami interesantas un arī salīdzinoši aizraujošas. Bet ņemot vērā to, ka šodien ir 1. aprīlis un visā valstī notiek ēnu diena, tad mums šodien studijā arī ir mūsu operatora un video režisora Dāvja ēnas, kuras mūs arī vēro. Tā kā es gribu arī stādīt priekšā, jo pēc būtības tie arī ir mūsu šodienas podkāsta dalībnieki. Pie mums ir Ralfs no Jelgavas centra pamatskolas. Studijā pie mums ir Elīze Rīgas 84. vidusskola, Polina no Rīgas valsts 3. ģimnāzijas, Agija no Rīgas 69. pamatskolas un Līna no Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas. Tā kā sveiciens visām ēnām, gan tām, kuras ir mūsu studijā, gan visā arī valstī, un sveiciens arī jūsu skolām, un ceru, ka jūsu skolotāji arī šo raidierakstu arī noskatīsies. Bet ķersimies klāt. Pirmais jautājums, Egita, kā tad tu raksturotu mūsdienu bērnu? Kas viņu visvairāk atšķir, no iepriekšējām paaudzēm, jo mēs iepriekš arī raidierakstos esam runājuši, ka jaunās paaudzes nav tādas, kādas tās bija iepriekš. Tad kā tu skaties uz šo tēmu? Jā. Sveiciens visiem, paldies par uzaicinājumu piedalīties. Sveiciens ēnām un ieskatam nākotnes profesijās iespējamajās. Mēs esam dibinot skoliņu, ļoti daudz pētījuši bērnus, tos, kas pie mums atnāk, tie, kas nonāk mūsu redzeslokā, jo mēs esam organizējušies pati daudz dažādas nometnes un aktivitātes un nodarbību ciklus. Un manuprāt, tā atšķirība starp to, kā mācījos es un kāda bija mana skolas vide un to, kādi šobrīd ir bērni un jaunieši, vairāk gan mazāki, līdz 6. klasē, ko es ikdienā sastopu, ir ļoti, ļoti atšķirīga. Un tā atšķirība ir tāda, ka pašai priekš manis liekas, ka šie bērni ir tādi, kurus nevar apmānīt. Nevar apmānīt tādā ziņā, ka mēs nevaram vairs viņu priekšā notēlot. Viņi lieliski redz, saprot, jūt cilvēku. Viņiem vajadzīga ir jēga, un ja es par jēgu runāju 8. 9. klasē, tad tagad jau pirmklasnieks un trešklasnieks prasa, kāpēc man to vajag, kur es to darīšu, kāpēc man vajag deklanācijas, kāpēc man vajag reizrēķinu, kāpēc man vajag Pitagora teorēmu vai rēķināt laukumu. Un tas patiesībā ir ļoti aizraujoši, brīžiem komplicēti, jo bērni tiešām prāta spējas un tā leksika, ko viņi izmanto, ir tāda ļoti gudra un filozofiska. Un tad liekas, šeit ir jāpadomā. Un tad ja man uzdod tādu jautājumu, tad es arī saku, man ir mazliet jāpadomā, lai tev argumentēti atbildētu. Bet, jā. Un tas, ko mēs redzam skolas ikdienā, ka šai paaudzei un ir daudz dažādu pētījumu, kas parāda, kāda ir šī paudze, kā viņi domā. Un mani no pirmklasnieka šķir liekas tāds dinozauru laikmets, un es priekš viņiem esmu kaut kas ļoti vecs un nesaprotams, un viņi grib kaut ko, kas viņus uzrunā. Un ja kādreiz, kad es mācījos, tad es zināju, ka ja man ir kaut kāda konkrēta stunda pie konkrētas skolotājas, tad tur obligāti ienākot klasē ir jānostājas pie galda stūra un jāstāv taisni. Ja nesaņēma aizrādījumu, tad
šeit cieņa, sadarbība un tāds bērnu respekts, es nevarētu, respekts citreiz, ir ļoti svarīgs, un to nepanākt caur tādu vardarbīgu uzspiešanu. Tas ir vairāk par sadarbību. Un, manuprāt, šī jaunā paudze ienes arī šīs jaunās vēsmas ne tikai pasaulē, bet izglītībā, kad ir jādomā par to, kā mācīties savādāk. Tātad, ja es pareizi saprotu, jauno paudzi raksturo nevis tā kā daudz saka, ka viņi ir slinkāki, ka viņi tomēr ir varbūt ar visām veidu specifikām. Jā. Nē, tu tā kā vairāk uzsver to, ka viņi ir savādāki, tā kā gudrāki par iepriekšējām paudzēm. Tā var būt. Man liekas, viņi ir emocionāli gudrāki. Un viņi ļoti labi spēja nolasīt vidi. Es vienkārši esmu redzējusi un vērojusi bērnus dažādās vidēs, un arī bērni, kas atnākuši pie mums uz skolu, atnāk ar vienu raksturojumu vai 3 dažādu terapeitu aprakstu par to, kāds ir šis bērns, kāda ir viņa apziņas kompetence, lielums vai plašums vai šaurība. Un tas vienmēr vēroju, kāds ir šis bērns, kad atnāk pie mums mūsu vidē. Un ir kam der un ir kam nedara. Bet to, ka šie bērni vēro vidi, jūt vidi un jūt to pieaugušo, tas ir 100%. Un tas ir tas, manuprāt, lieliskais, ko šie bērni ienes pasaulē, kad mēs nevaram vairs melot ne sev, ne viens otram. Un ir jābūt ne tikai labām, jēgpilnām, gudrām mācībām un, protams, caur kustību. Man liekas, bez tā šodien vispār neko nevar izdarīt daudz. Tad arī tam pieaugušiem, kas stāv priekšā, ir jābūt tādam sirds gudram, atvērtam. Vai arī tad, ja es esmu pati, teiksim, no rīta satieku bērnus, un viņi saka, kas tev ir? Tāds skāba seja. Un saku, man tur bija briesmīgs sapnis, vai suni nevarēja no mājas dabūt ārā, vai vēl kaut kas, un izstāst, man slikts garastāvoklis. Un tā ir atklātība, un tas ir tas, ko viņi ciena. Un tad, ja šo bērnu nemāna, nemelo, un nespiež, un nevelk, un nestum negrūž, tad viņš nāk uz sadarbību. Jā, mēs arī iepriekšējos arī raidierakstos par to runājam, ka mēs jau nezinām, kas tam bērnam ir, jo, piemēram, ja tas pats savulaik arī tā emocionālā piemēram, pieredze mūsu gadījumā, varbūt mēs tik ļoti nepārdzīvojām, ja nomira kāds mājdzīvnieks, kā piemēram tagad, jo daudziem patiešām tā ir diezgan liela traģēdija, kas ir pavisam cits līmenis, un kā jau tu pareizi teici, viņi vairāk emocionālāki, šajā gadījumā tu jau it kā, daudz skolotāji tur var pasmaidīt, kas tad tur ir, kāmīts nomira, bet īstenībā mūsdienu bērnam tā ir milzuma liela emocionālā trauma, ar kuru ir jāstrādā, teiksim, tā ir tā atšķirība, ko teica starp mūsu, piemēram, paudzēm, iepriekš. Redzim, es pirmajā klasītē nonācu 1996. gadā. Un, protams, pēc tam, var teikt, visu laiku esmu darbojies izglītības jomā, gan pēc tam jau arī kā skolotājs un audzinājis klasi, un pēc tam gan strādājis gan ar studentiem, gan ar skolotājiem. Protams, es tās pārmaiņas redzu. Un visvairāk mani fascinē šis tehnoloģiskais izrāviens. Jo tad, kad es iegāju 96. gadā klasē, vienīgā tehnoloģija bija kodoskops. Es domāju, ēnas varētu nezināt, kas ir kodoskops, bet visticamāk mūsu klausītāji, tie, kas ir pedagogi un kas ir ar stāžu, noteikti zina, kas ir kodoskops. Bija tādas īpašas plēves, kuras izdrukāja, lika uz tā kodoskopu un varēja projicēt attēlus uz sienas. Bet tagad, burtiski vakar, es saviem digitālās ekonomikas studentiem vadīju lekciju par digitālo ekonomiku, mākslīgo intelektu, izglītības attīstību, jau stāstīju par skolotājiem, virtuāliem asistentiem, chatbotiem un tā tālāk. Tātad skaidrs, ka mēs esam novērojuši, kā mainās. Kā tu komentētu šīs tehnoloģijas, šīs es pat teiktu lietas, kuras ir interesantākas dažreiz nekā, piemēram, stunda, kas ir izaicinoši, vai tomēr tas kaut kādā mērā ietekmē šo mūsu bērnu spēju koncentrēties vienai lietai, noturēt uzmanību šajās 40-45 minūtēs un tam līdzīgi, kā tu varētu komentēt? Šī ir pilnīgi cita paudze. Un lasīšana, rakstīšana, latviešu valoda izsauc daudz dažādas grūtības un pretreakcijas. Un tas, ko mēs arī pēdējā laikā pamanām, kad tieši latviešu valoda un rakstīšana ir visgrūtākās lietas patiesībā. Tehnoloģijas, liekas, mēs esam tādā laikā, kad mēs nezinām, kā būs. Mēs zinām, ka briest ļoti liels pārmaiņas pasaulē.
un viņas notiek. Mākslīgais intelekts nav kaut kas nākotnē, bet tas jau ir vakardiena, aizvakardiena, kas ir jāapgūst, kas ir jāzina, jāmāk. Un man vienmēr liekas par to, ka ir jāmeklē balanss. Ja mēs ļoti daudz mācāmies akadēmiskās zināšanas, tad ir jābūt daudz kustībai. Ja mēs daudz laika pavadām bērnu ekrānos, tad ir jābūt iešanai dabā, piemēram, vai fiziskām citām aktivitātēm. Un, pirmā atbilde man nāk, ka tam ir jābūt balansā. Un, protams, es pastāstīšu vēl vienu lietu, ka šodien tie bērni, mūsu bērni, visi bērni uztver lietas savādāk, un viņu smadzenes darbojas savādāk. Un tieši tāpēc viens skolotājs, kas stāv klases priekšā, ir ļoti grūti viņiem uztverams. Viņu smadzenes darbojas savādāk. Un viņi ir arī gatavi uzņemties iniciatīvu, jo, piemēram, šobrīd jauniešiem pubertāte vai pusauģu vecums iestājas ātrāk nekā mums tas savulaik bija. Un man dēls 11, 12 gados teica, kāpēc mums sociālās zinībās nevar mācīt par likumiem, par uzņēmējdarbību, par to, kā tas ir jādara, dot praktiskus piemērus, kur tas notiek, kā tas notiek. Mēs to redzam tikai grāmatās. Un tas šai paaudzei, un arī, man liekas, mūsu ēnām ir tāds, cik var mācīties vienkārši tekstus un rēķinus un formulas gribas darīt. Un tā noturība, mēs skolā ikdienā to balansējam ar atbildību, mācām mazajām klasēm jau pašvadīto mācību procesu, mācām, kā darīt, kā meklēt, un meklēt informāciju nevis tikai datorā vai mākslīgajā intelektā, bet grāmatās, enciklopēdijās, meklēt, izmantot satura rādītāju. Tas ir tāds nemitīgs process, nemitīgs treniņš, jo, protams, katru dienu gan arī dzirdam, priekš kam šitas jādara, kāpēc to darba lapu vajag, vai kāpēc mums tagad kaut kur jāiet, un viņiem vajag zināt, kāpēc, un sevišķi, ja mēs papētam bērnus puišus vecumā līdz 3. klasē vai meitenes, tie ir pilnīgi divi dažādi cilvēki, un arī viņu mācīšanās, tāds mācīšanās uztvere vai mācīšanās spēja ir ļoti diametrāli atšķirīga brīžiem. Un, ja meitenes var nosēdēt, un mūsu izglītības sistēma arī ir vairāk piemērot meitenēm, kuras var nosēdēt fiziski, tad čaļiem viņiem tur hormoni trako, viņi grib skriet, iet, darīt, izaicināt sevi. Vakar mums, piemēram, 3. klases bērns izdomāja krēslu kājās noņemt tos uzmočus un ieliet ūdeni. Lai šodien atnākot uz skolu, viņiem ir joks. Viņiem vajag izaicinājums, un puiši tā arī ir būvēti. Kad viņiem tie hormoni ir tādi, kur tas mednieka instinkts, un viņiem vajag to mentālo slodzi, prātošanas slodzi, izaicinājumus, grūtības, un tad arī ir mazāk citu problēmu. Šodien 1. aprīlis arī ir joku diena, un arī, protams, arī paaudzes ir ar tehnoloģijām, var vairāk izjokot skolotājs. Nav vairs tas līmenis, kā mūsu gadījumā skolotāji jums mugura balta, ar to viss beidzās. Jā, šorīt to dzirdēju. Tā ir savādāk. To uzmanību ir diezgan grūti noturēt. Tad nākošais arī tāds sabiedrībā plašu rezonanci izraisīs jautājums par viedierīcēm. Tīpaši par viedtālruņiem un šis aizliegums izmantot viedtālruņus pamatskolā. Kā tu uz to skaties? Es savulaik biju uz Andas Rubenes pāris gadus atpakaļ lekcijā par X, Y un Z paaudzēm, un tur ļoti spilgti man iesēdās atmiņā viens citāts, kad mācīt bērniem izmantot viedierīces, ļaujot ieraudzīt, ka citreiz viedierīces izmanto viņus. Un tas ir arī tas, ko es saviem bērniem saku, šobrīd jaunākajiem. Mūsu skolā šāda problēma nav bijusi kopš pirmās dienas, tāpēc, ka mums ir atrunāti noteikumi, ka skolas stundu laikā telefoni ir somās, un, protams, ir kādam izslīd, un kāds grib kaut ko paņemt. Un, ja viņš vakarā ir vairāk spēlējis, tur varbūt spēles vai mazāk spēlējis, kaut kāds iemesls viņš grib izvilkt. Bet tas ir bijis tiešām uz vienas rokas saskaitāmas reizes. Un lielajās skolās vai lielākās skolās vai kā kurā vidē es pieļauju, kad ir šie izaicinājumi, it sevišķi lielākajās klasēs, jo tur ir lielāki cilvēki, viņiem ir lielāks galvas un vairāk argumentu, bet kā to mainīt, es nezinu. Bet mūsu skolā ir tā, ka mums ir vienošanās.
Un, mēs ļoti liekam lielu uzsvaru uz to, ka šī vide ir tā, par kuru mēs visi kopā atbildam. Nevis es un citi pieaugušie, bet mēs visi kopā. Un kā mēs gribam, un ikdienā iesaistot bērnus, dodot viņiem atbildību, parādot, kā tas strādā, viņiem arī negribās pašu izstrādātos noteikumus bieži vien pārkāpt. Un tad mēs redzējām, ka viņi sāk starbīt izdomāt dažādas spēles. Viņi izveido dažādus priekšmetus, ievadot savā spēlē, tur arī citus kolēģus un klases biedrus, un jaunākie ar vecākiem spēlēs. Jādod varbūt šī telpa, kur beigt to izmantot un parādīt, kādas ir alternatīvas. Un mācību procesā mēs ļaujam izmantot to pašu mākslīgo intelektu, mācām, kā izmantot telefonā, kā atrast vai planšetēs. Kā tas ir ļoti svarīgi, jo tā nākotne ir maz zināma, bet ir skaidrs, ka tehnoloģijām bagāta. Jā, arī likums arī paredz to, ka, ja šis telefons ir vajadzīgs, tad to var izmantot. Ja tas ir domāts, ka, ja gadījumā ir, piemēram, stunda, kur telefoni nav paredzēti, tad tos nevar attiecīgi izmantot. Ja? Bet diezgan labs laiks ir pagājis, jo tomēr pirmie tālruņi parādījās jau labu laiku atpakaļ. Tomēr visticamāk, nozara izjūta kaut kādas problēmas. Ja? Tā kā tas pietiekami interesanti. Bet mūsu laikā arī mums bija Tamagotchi, piemēram. Mums bija aizliegums, ja kāds zina, kas ir Tamagotchi, var atcerēties, tas savulaik arī bija ļoti liels izaicinājums skolotājiem. 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā. Ja? Tagad Tetri mēs arī nesām uz skolu. Jā. Fērbija pēc tam parādījās. Tā kā īstenībā tas nav nekas tāds īpaši unikāls. Ja? Pēc tam jau sāka parādīties visādi veidi lietas, ko pārsvarā gribēja izmantot arī skolē. Tu jau pieminēji, ja? Tātad bērni ir salīdzinoši emocionāli savādāki. Attiecīgi šīs tehnoloģijas, kas bez šaubām izraisa arī uzmanības trūkumu, mēs jau runājam, izraisa šo stresu un daudz ko citu. Nākošais jautājums arī ir par šīm lielām klasēm. Kā tu skaties uz to? Jo tomēr, ņemot vērā to, ka mūsdienu bērni ir bišķiņ savādāk, viņiem varbūt varētu likties, ka ir pa daudz trokšņa, pārāk daudz prasības, liela spriedze, konkurence. Kā mūsdienās uz šo skatīties? Vai šī jaunā paudze vispār ir gatava strādāt lielās klasēs, kā tas ir bijis līdz šim? Kad mēs, piemēram, mācījām 30, 35 bērni, ir bijis pat līdz 40, es zinu gadījumus. Ja? Kā ir tagad? Man pamatskolā arī bija, man liekas, 28 bērni. Vai 25, kaut kas tāds. Mēs visi sēdējām kā incīši, mums bija ļoti bail no skolotāju dusmām, mums bija bail no iešanas uz mācību pārziņas kabinetu, no vecāku izsaukšanas, un tur bija tāds liels tas varas un agresijas tēls, no kura bija ļoti bail. Šodien bērniem par laimi šīs bailes ir stipri mazākas, un es aizmirsu jautājumu. Jautājums bija attiecīgi par lielām klasēm. Kā tu skaties uz to? Es skatos uz to visnotaļ bēdīgi. Man ir tā, ka es esmu ļoti bērnu pusē. Un visos lēmumos, kas tiek pieņemti, man šķiet, bērnu intereses ļoti lielā mērā tiek ignorētas. Vai viņi vispār netiek pat iesaistīti kaut kādu lēmumu pieņemšanā, kas ir absurdi, jo tas ir lēmumi par viņiem, vismaz aptaujas vai iesaistīto personu aptaujas un interviju veikšanas. Tāpat laikā es piekrītu, ka ir daļa bērnu, kuriem der ļoti dinamisks mācību process, liela skolas, zvans, lielas klases. Tas ir citas struktūras. Un šobrīd, ja kādreiz mums bija viens, varbūt divi ļoti mazs bērnu skaits klasē, kuri ir tādi neirodažādi, kā mēs teiktu, vai ar UDHS, vai ļoti daudz dažādas tās īpašās vajadzības vai personīgas vajadzības, tad šobrīd to bērnu īpatsvars ir ļoti liels, un mēs nevaram turpināt mācīt bērnus tāpat, kā tas bija kādreiz. Un tas nozīmē, ka visiem ir jāmainās, un es esmu dzirdējis viedokli par skolu dažādību un dažādu vidu veidošanu, bet šobrīd tas, uz ko mēs ejam no nākošā mācību gada, ir tāds skumjš, bēdīgs signāls, jo mēs ikdienā esam uzņēmuši un saņemam zvanus no vairākiem vecākiem arī uz nākošo mācību gadu par to, kad viņu bērni 30, 35 bērnu klasē vienkārši izdeg. Un tās ir 1., 2., 3. klase.
Tā tad ir par skaļu, un viņš nevar turpināt vai apgūt to, kas viņam ir jāapgūst, jo ir par skaļu, ir par ātru. Un runa nav par to, ka nevajag mācīties, runa ir par to, ka katram bērnam ir sava vide. Un ierobežojot lielus, nosakot noteikumu, kad ir jābūt tikai tik un tik tur 1. 3. grupā 120 bērniem, privātās skolas ir apdraudētas, sociālā uzņēmuma privātās skolas ir apdraudētas un redzēs, kā tas viss tālāk būs, bet šis nav priekš bērniem. Tas nav par bērniem. Un to mēs arī ikdienā skolā redzam. Jā, es arī esmu runājis ar daudziem bērniem, kas arī teikuši, ka šīs lielās klases apgrūtina un liela daļa ir tie, kas nemācās un traucē citiem, un tad ir stress, un tad skolotāji ir stresā. Un tad tas atbalsta arī nav. Kas ir diezgan, tātad skaidrs, ka tagad ir jādomā par to, ka vai tiešām šis te gan skolas stundas ilgums varbūt ir jāmazina, jo mēs jau sapratām, ka šajā gadījumā tā koncentrēšanās ir krietni savādāk un varbūt ir jādomā par bišķiņu citu darbu organizāciju un arī klases, kā šīs lielās klases varbūt arī savādāk ir jāpieiet. Ja? Tā ir tāda ļoti laba atziņa. Pirms raidījuma, kad mēs strādājām pie satura, to arī pieminēja šo vārdu un tikko arī burtiski pieminēja, ko es dzirdēju. Pirmo reizi neirodažādība. Varbūt var paskaidrot, kas tas ir, ko nozīmē šī neirodažādība skolās un kā tad ar to strādāt? Šis termins ir nejauši parādījies arī manā leksikā, bet droši vien ilgāk jau viņš kaut kur cirkulē. Tas ir pēc būtības, tas, kā es viņu izprotu, vienkāršoti viens termins, zem kura apakšā paiet dažādi bērni. Ir ļoti daudz bērni šodien arī, kuriem nav uzstādītas konkrētas diagnozes, bet viņi ir gājuši, teiksim, izpēti pie kāda no terapeitiem. Un tas, ko terapeits pasaka, nav īsti autists, nav īsti UDHS, nav īsti vēl kaut kas, bet viņš ir emocionāls. Un pārsvarā tas, ko mēs redzam, tie ir puiši sākuma skolā. Viņi ir emocionāli un emocionālāki, un tas ir normāli. Tas arī palīdz sabiedrības viedoklim mainīties par to, ka vīriešiem jābūt stipriem, ka viņi nedrīkst būt emocijas. Bet tie vienkārši ir ļoti dažādi bērni, un nonākot visiem vienā vidē, kuri nav tik emocionāli, ļoti, ļoti dažādiem. Mēs paši pēc sevis zinām. Man, piemēram, ir grūti izturēt ļoti lielus veikalus ilgstoši vai lielus pasākumus. Es tiešām izvēlos, kur es dodos, jo es zinu tās savas īpatnības. Un tad, kad šie bērni nonāk ļoti lielos kairinājumos, piemēram, kādam ir ļoti svarīgi sakoncentrēties un traucēt tās malas skaņas no citiem bērniem, kuriem grūtāk apvaldīt savus impulsus, tur sanāk uzreiz strīds un kašķis. Un, ja tā ir 30 un plus bērnu klase ar vienu skolotāju, tā ir katastrofa. Un tas ir pret bērnu tiesībām, jo tā nedrīkst būt. Mācībai, izglītībai nav tādai jābūt, kur visi mokās. Man liekas, skolotājiem būtu jābūt priecīgiem un lepniem par to, ko viņi dara. Un apzinoties savus resursus un iespējas, un tāpat arī bērniem ir jājūt jēga. Kāpēc es to mācos un redzēt, kur tas ir tā pēctecība arī? Tas arī ļoti labi sasaistās ar nākošiem īstenībā diviem jautājumiem. Tie jau sākumā bišķiņ tam pieskāries. To, ka mūsdienu bērni vairs nevar un negrib, kas ir loģiski, iekalt šo teoriju galvā. Jā. Savulaik es atceros, ka tad, kad es mācījos skolā, un tu arī visticamāk jums no galvas bija jāmācās galvaspilsētas gandrīz vai visām valstīm. Reizrēķina tabula no galvas, šī tā saucamā Meņģeļējeva tabula un dzejoļi, un tas tiešām bija ļoti liels tāds izaicinājums. Tas nebija viegli, bet daudzus dzejoļus es vēl aizvien atceros, neskoties to, ka bija. Ja. Kā tad īsti ir mūsdienās? Skaidrs, ka visticamāk laikam to tādā formā nevajag, bet kā tu uz to skaties? Kā būtu jāmaina šī pieeja? Jo daudz saka, ka, piemēram, lasīšana, iekalšana, atcerēšanās, ka tomēr uzlabo šo smadzeņu darbību. Kāds ir tavs viedoklis šajā? Smadzenes ir muskulis, kas jātrenē viennozīmīgi. Un uz bērnu nedrīkst un nevar. Un es atsakos skatīties caur konkrētu diagnozi, skatos uz viņa potenciālu, ko viņš var. Un
Un tas, ko viņš var, ir jātrenē. Un it īpaši talantīgie bērni, kas arī ir ļoti daudz mūsu izglītībā, mūsu sabiedrībā, viņiem ir tieši šīs emocionālās grūtības pārvarēt, izdarīt līdz galam. Un tas ir tas, kas ir jātrenē. Tātad vienam ir ļoti spēcīgas tās prāta spējas, un viņš var izdomāt tādas lietas, kas, blenderī, piemēram, ja jaunieši droši vien zina, var uztaisīt, visu kaut ko. Blenders ir programma, kur taisīs traumi, ja. Un es tur nesaprotu ļoti daudz lietas. Bet viņš var, bet viņa grūtība, piemēram, ir izdarīt līdz galam. Un tu saproti, ka pateicoties tai vidē, kur viņš ir šobrīd, viņš var attīstīt šīs sociālās prasmes, darīt, izdarīt, sastādīt plānu, pieturēties pie plāna, kļūdīties, atkal atgriezties, atkal darīt un iet uz priekšu, jo mērķis ir tikt līdz galam visiem, bet tie ceļi var būt dažādi un tas ir jātrenē. Un nevis jātrenē vienkārši informācijas iekalšana, neņemot vērā bērna emocionālo labbūtību, tas ir absurdi un tas ar šo paudzi nestrādā. Un tas, ko teica mūsu direktore skoliņas, viņa bija iepazinusies ar pētījumu, kur ir apliecināts tas, ka šai paudzei ir krietni īsāka atmiņa, tā ilgstošākā mums savulaik bija. Un attiecīgi viņi ir jātrenē darīt, domāt, atrast, jo, ja mēs pieņemam un fantazējam par to, kāds būs nākošie 10 gadi, ja, ņemot vērā mākslīgo intelektu un tehnoloģijas, tad viņiem būs jābūt šīm prasmēm izdarīt, plānot, risināt, kļūdīties, atrast risinājumus, atkal kļūdīties, mēģināt un iet uz priekšu, sasniegt mērķus. Nevis zināt vienu dzejoli, bet tas arī ir svarīgi. Bet tam ir jābūt ņemot vērā pašu bērnu. Man liekas, mums ir pašu vēlmi, un ņemot vērā to, cik mūsu sabiedrība strauji sarūk, ņemot vērā, kādas ir jauniešu šobrīd izaicinājumi. Pēdējās ļoti daudzās sliktās ziņas par jauniešu bojāju, ja, tad mēs nedrīkstam nevienu cilvēku pazaudēt. Un ja mēs vienkārši visus iedzenam lielās klasēs un atstājam ar vienu skolotāju, tur nobeigsies visi. Es domāju, mentāli sabruks un šobrīd jau, ja paskatās, ļoti daudz pedagogi ir izdeguši un aizgājuši, tāpēc, ka viņi nespēja to turēt un tolerēt. Un tā ir tā vide, kur augot šai spriedzē veidojās vardarbība. Šī problēma par izdegšanu vairāk kārtīgi mūsu raidījumos ir arī pacelta. Tu minēji, ka bērni jautā, kāpēc tas ir jādara. Jā. Tas ir tas pats, ko savulaik mēs jautājām, jo es atceros, mēs arī skolotājiem prasām. Skolotāji, kam man tas ir vajadzīgs? Ko man tā Pitagora teorija dzīvē dos šajā gadījumā? Jā. Tas ir tas pats, vai tomēr šis jautājums, kāpēc man tas vajadzīgs, jau ir bišķiņ dziļāks, lai patiešām saprastu, kam tas ir vajadzīgs? Tur ir dažādi. Ir tādi, kuri ir slīpētāki dimanti, kā es saku. Un tad viņiem šis jautājums, veidot diskusiju, priekš kam to vajag, kāpēc man to vajag, ir tāpēc, lai atbīdītu darīšanas brīdi. Un to var lieliski just, ja tu jūti bērnus. Ja? Un ir tādi, kuriem tiešām labi, es šo varu izdarīt, bet kāpēc man to vajag? Kur man tas noderēs? Viņi tā kā prasa vēsmu no nākotnes, kur tas būs un kā tas būs. Un, teiksim, mans dēls arī iet programmēšanas skolā. Viņš mācās programmēt 12 gadi. Viņiem tur uzreiz teica, ka mākslīgais intelekts nāks, jūs diez vai šo darīsiet tā, kā jūs tagad mācaties, bet jums būs citas iespējas. Un tā ir tā prāta trenēšana. Un, šodien arī, kad es pastos uz draugu, teiksim, apkārt mazajiem bērniem, tur 4-gadnieki, viņi nav vairs tādi mazi, neveikli pingvīnēni, viņi ir tiešām spriestspējīgi cilvēki. Un viņi, man liekas, nāk ar citiem procesoriem uz šīs zemes. Šī kompetenci pieeja, kā tu uz to skaties? Skola 2030? Kaut kā ir nošauts greizi. Ar pašu ideju vai ar pašu ieviešanu? Jo esmu dzirdējis diezgan daudz idejas par to, ka skola 2030 pēc savas idejas ir laba, jā. Bet ieviešana un izprašana ir pieklibojusi. Jā, tad, kad Latvijā ieviesa kompetenci pieeju, ja es nekļūdos, tad Vācijā tajā brīdī to atcēla, jo viņi bija izmēģinājuši cik gadus un saprata, ka nestrādā. Latvijā, tad, kad ieviesa kompetenci pieeju, augustā manam dēlam, septembrī jāiet uz 1. klasi, augustā mums skolā sapulce un skolotāji saka, es zinu, ka jādara,
Es zinu, ka no mums prasīs, bet grāmatu materiālu informācijas, kā to darīt, viņiem nav. Un, man liekas, tur arī bija jāpieliek punkts un jāsagatavojās šim, jo tagad ir, teiksim, izdotas grāmatas, kas ir ar 5 gadu nobīdi vai 4, ja, un tagad to varētu iztestējot kaut kādu grupu, klasi un skatīties, pētīt, tad jā. Ir daudz ļoti labas lietas, un tās mēs arī skolā izmantojam un pētam un ieviešam, kas papildina, teiksim, ēst gatavošanu ar matemātiku vai dabas zinības ar latviešu valodu. Nu, ir lietas, kur skolotāji ir spēcīgi un viņi to izmanto. Jā. Bet tīri tehniski tas bija jāiepauzē, manuprāt, lai neradītu tādu milzīgu stresu un spriedzi atkal skolotājiem, kuriem bija jādomā tagad, kā to izdarīt, jo no viņiem to prasīja. Kur arī daudz jāizgāja. Jā. Jā, tas nozīmē, ka bišķīt necienam. Jā, labi. Kā tad var izskatīties mācību process, kurš ir pielāgots tiešām bērna domāšanai, bērna vajadzībām, nevis sistēmai? Kā tu raksturo tāds mūsdienīgs mācību process, kas ir orientēts uz bērnu, nevis uz sistēmu? Jā, tātad es varu pastāstīt, kā mēs darām. Mēs esam... Tad, kad bērns atnāk pie mums uz skolu, mēs arī vecākiem sakam, lai arī ar kādu priekšrakstu vai vēsturi viņš nebūtu nācis, mēs viņu vērosim mūsu vidē. Tātad mēs iepazīstinam ar vidi, ar noteikumiem un palīdzam viņam ieintegrēties. Jo laimīgs bērns mācās labāk, tad, ja viņš jūtās pieņemts, piederīgs, un tāpat, ja jūtās arī vecāks, tad tas ir pavisam cita attiecība dinamika. Tad, kad mēs zinām bērnu, viņa kapacitāti un izmantojot mākslīgo intelektu, ko mūsu direktore lieliski veic, un žēl, ka viņš šodien nevarēja ierasties, bet diferencēt tos uzdevumus. Kāpēc? Tāpēc, kad viens ir kaut kur kādā tēmā tālāk un dot viņam grūtākus tos uzdevumus vai izaicinājumus, un to var tad, ja ir pedagogam atbalsts vai tās sagatavošanās process arī ar mākslīgu intelektu, viņš krietni sarūk, viņš ir mazāks, bet dod dažādus diferencētus uzdevumus un izaicinājumus. Tad, kad mēs ar tevi runājām par raidījumu, man ļoti patika, ka tu biji pirmais, var teikt, sarunu biedrs, kurš neteica, ka skolotājiem ir jānolaižas līdz bērnu līmenim, kas bieži vien izskan sabiedrībā. Bet man ļoti patika ideja, ka tu pateici, ka skolotājiem jāpaceļas līdz bērna līmenim. Jā. Nu, kā tu varētu komentēt, un kur tad īsti ir tā robeža šajā gadījumā? Līdz kurai pacelties vai līdz kurai nolaisties? Jā. Man liekas, ka tādā prāta atvērtībā, sirds atvērtībā, pasaules mīlēšanā un tādā acu spožumā mums visiem pieaugušiem ir, kur pacelties līdz bērnu līmenim un trenēt šo spēju nezaudēt šo bērnišķīgumu vai bērnu, iekšējo bērnu. Ja? Bet ikdienā tas ir tā, kad mēs ar bērniem samīļojamies, tad, kad viņš grib, viņi visi bērni grib mācīties, pilnīgi visi, un vai nu skolotājs atrod ar viņu kontaktu vai nē. Es abrīnoju tos pedagogus, kas strādā 30 plus mīnus klasēs. Ja, man liekas, tas vienkārši fiziski nav iespējams, un tur arī sāks tā izdegšana. Bet tā pacelšanās ir līdz tam, kad bērns pie mums atnāk ar atvērtu sirdi. Viņš gaida, kad mēs palīdzēsim, atbalstīsim, ka mēs būsim tas drošais plecs, un ka mēs kā pieaugušie nodrošināsim šo drošo vidi. Bet ko mēs izdaram? Un tie vecākie un šie bērni, kas atnāk pie mums, tie ir traģiski stāsti. Un tad man liekas, kaut kas ar mums pieaugušiem nav kārtībā, ja mēs savai jaunajai paaudzei nespējam nodrošināt to, kas viņiem ir vajadzīgs. Un tas nav stāsts par lutināšanu, tas ir stāsts par robežām, par konsekvenci, kas ir vispār mans mīļākais termins, ja, kad parādīt bērnam, ka jā, tu vari šobrīd raudāt, ja tu negribi lasīt, bet darbiņš būs jāizdara. Tev drīkst būt grūti, tev var nepatikt, bet darbiņš ir jāizdara, jo tev ir jāiemācās, tavs mērķis ir tāds, un mēs arī stāstam tos mērķus, kas ir jāsasniedz. Un tur, man liekas, notiek šī pacelšanās, bet to var izdarīt arī rūpējoties par sevi. Es teiksim, eju ļoti
daudz garās pastaigās, dzīvoju Zemgales līdzenumos, un tā ir meditācija vai apzinātības prakses, ko es mācos un ieviešu savā ikdienā un arī skolas dzīvē vairojam. Un man liekas, tā mīlestība, tie bērni atnāk ar tādu neviltotu, patiesu prieku, un tas ir tas, kur mums ir jāpaceļās savos ikdienas grūtībās. Kā izdodas skolotājiem iemācīt šo tiešām mūsdienās ārkārtīgi svarīgo emocionālo inteliģenci un labu mentālo veselību? Un te es runāju par praktiskiem soļiem. Tā pati meditācija, veselīgs dzīvesveids, staigāšana. Kā jūs strādājat ar saviem skolotājiem? Zini kā, mums atnāk skolotāji, kuriem tā ir viena no dzīves normām. Un man pašai izdodās, diemžēl, izdegt tik pa laikam, bet tagad ar savu doktoru vienojos, kad mēģināšu mazāk. Bet stāsts ir par to, kad ir, vai nu ir, vai nu nav. Un ir cilvēki, teiksim, pedagogi gados, ko es ikdienā redzu, viņi nav laimīgi, viņi grib izdresēt bērnus, un viņiem neinteresē. Viņiem ir citas prioritātes dzīvē, un tas nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir. Bet ir cilvēki, kuriem gribās darīt, viņiem patīk bērni, viņi mīl bērnus, un tad mēs arī runājam, mēs ļoti daudz savā starpā runājam, mēs veidojam kopīgus pasākumus. Mums ir pedagogi, kuri aizraujās vēl ar kaut kādu sirdslietu dzīvē. Un man liekas, ka pie bērna drīkst pietuvoties tas, kuram deg acis par to, ko viņš dara. Jā, kad cilvēks, skolotājs, pedagogs, viņš atrod veidus, kā bagātināt sevi, pārslēgties no tā izglītotāja lomas, bet būt par cilvēku. Un cilvēks ir tas, kas tam bērnam ir vajadzīgs visbiežāk. Nu, šo mēs jau arī iepriekš runājuši. Tiešām, mīļie klausītāji, pedagogi, rūpējieties par sevi. Jā, noteikti. Pamatlietas ir ļoti svarīgas, un tās nav atceltas. Tas ir miegs, tā ir staigāšana, veselīgs uzturs, meditācija, ūdens. Jā, tas viss ir diezgan. Mums arī studijā savulaik viesojās Anatolijas Danilāns, kurš raidieraksta tēma bija māci un mācies priecīgs un vesels, un par to ļoti detalizēti skaidroja. Tāds patiešām ir, jo tad, kad mēs strādājam ar sevi, mēs pēc tam varam vieglāk strādāt ar bērniem, jo gribot vai negribot, tas stress tomēr mums ir klātesošs mūsu profesijā. Jā. Bez tā nevar. Bet mums ir jāmāk ar to stresu tikt galā. Un bieži vien skolotāji nevar tikt galā ar šo stresu, bet mēs prasām no bērniem, lai viņi tiktu galā ar stresu. Un bērns nolasa skolotāju. Tātad, ja skolotājs atnāk klases priekšā, viņš stāv, viņš ir īgnis par kaut kas nav izdevies, vai slikts rīts. Un vai viņš nav laimīgs jau ilgstošu periodu, vai viņš jau tiešām ir 2. septembrī jau izdedzis, kad daudzus es arī redzu, tad kāda ir šī kvalitāte? Un tā ir atbildība man, dzīvot kvalitatīvāk, mācīties to darīt kvalitatīvāk. Man ir kur pašai augt, bet tas ir tas, ko var darīt arī kopā ar bērniem. Un bērns ir kā rengenats, viņš nolasa, un viņš sāk pēc tam palīdzēt pedagogam izrēģēt šīs emocijas. Ļoti bieži mēs to redzam arī. Jā, es arī, kad bieži vien viesojos skolās, es paskatos uz vidusmēra skolotāju, un tad var redzēt, tajās acīs ir visas latviešu tautas sāpes ieliktas visos šajos gados un viss. Aizvainojumi, sakrāti. Ļoti, jā. Un to var ļoti, starp citu, labi salīdzināt, kad, piemēram, es diezgan daudz ceļoju. Un godīgi sakot, tiešām esmu novērojis, ka Eiropā un arī tepat kaimiņos, Igaunijā, Skandināvijā, tas skats ir pavisam savādāks. Pavisam savādāks, ja? Un tiešām mums skolotāji, un arī bieži vien pat septembra sākumos tiešām izskatās ļoti, ļoti noguruši, nelaimīgi un patiešām tādi ļoti grūti, tīpaši arī man, teiksim, strādāt, ieejot iekšā klasē, man jau ir grūti strādāt ar šiem skolotājiem, jo man ir jāpavada ļoti, ļoti daudz laika, lai viņi atvērtos. Jo viņi jau negatīvi ienāk iekšā uz semināru. Ja man jāvada seminārs, viņi ienāk negatīvi, viņi ienāk neapmierināti. Viņiem jau uzreiz ir, tiklīdz tu sāc stāstīt par kaut kādu labo praksi, viņi uzreiz atradīs 100 iemeslu, cik tas ir slikti, grūti un ka tas nav iespējams un tā tālāk. Bet ir jāstrādā, paiet laiks, un tad tie skolotāji mainās un beigās jau pasmaida un beigās jau attiecīgi pavisam savādāk reaģē. Varbūt tad mums vispār ir jādomā ne tikai par klases samazinājumu, par laika maiņu. Varbūt mums vispār ir jāpaceļ jautājums par skolas kā
kā iestādes, kā sistēmas maiņu, jo man, piemēram, arī, es pateikšu, es neīpaši labi jūtos tajās kvadrātainajās kastēs, kas ir sabūvētas padomju laikā. Skaidrs, ka es lasīju vairākus pētījumus, ka tas bija darīts ar nolūku, ka šie te garie gaiteņi, šīs te kantainās klases, skolas, tas viss ierobežo radošumu, tas nospiež bērnus, bet mums šādas skolas ir pilna Latvija. Ja? Varbūt tiešām ir jāsāk domāt, ka arī skolai ir jāmainās un ka mums vairs nav standarts, kur bērniem ir jāsēž pie galdiem un jāklausās, kā tu uz šo visu skaties, kāda ir pieredze jūsu skolā un kāda ir varbūt starptautiskā pieredze. Mūsu skolā ir tā, ka bērni, kā jau minēju, ir ļoti daudz iesaistīti ikdienas lietās. Un klases sakārtojums ir atkarīgs tikai no viņiem. Viņi bīda galdus, kā viņi vēlās. Un tas nav tā, ka viņi bīda izmantojot vai šo varas pozīciju, bet ar atbildību. Skolotājiem nav savs galds klases priekšā, bet mums sociālos tīklos ir bildes, viss ir aplī. Viss ir aplī, mazajā saimē mazliet savādāk, bet bērni tā ir izdomājuši. Un kādam vajag to stūrīti, kur stāv blakus augi un plauktiņš, un viņš jūtās tur drošāk, un viņš tad var izpausties. Un kādam vajag visu plašo klasi, un viņš tur jūtās drošāk. Un par to skolotāju, man liekas, tā mūsu atbildība ir kāpt ārā no upuru lomas, kas visiem cilvēkiem kaut kādās dzīves posmos ir klātesoša, un uzdot sev jautājumu, vai es esmu laimīgs darot to, ko es daru. Jo nevar būt situācija, kad 50-gadīgs cilvēks, piemēram, es esmu dzirdējusi, skolotājs 2. vai 1. klases skolēniem saka, es jūsu dēļ neesmu sakārtojusi dzīvi, jo man bija jāgatavo pārbaudas darbi. Man nav vīrs, jo jums vajadzēja daudz tos darbus labot. Un, tieši šie 7-gadīgie bērni par to ir atbildīgi. Un tā nedrīkst notikt. Un vēl viens mans skolotājs teica, ka vai nu tu mācies no dzīves, vai dzīve mācīs tevi. Un man, diemžēl, izskatās, ka Latvijas izglītības sistēma mācīs dzīve. Un tie būs šī jaunā paudze, kuri vienkārši nepieņem šos vecos standartus, vecās iestrādnes, kuras vienkārši vairs nestrādā, jo paudze ir cita. Un toreiz viņas bija labas, toreiz viņas strādāja, mēs visi izaugām, mēs esam par kaut ko kļuvuši, bet šobrīd ir jābūt savādāk, pareizi. Jaunieši māja ar galvu. Lūk, un man liekas, un tas ir tas, ko mēs skolā ieviešam, kad ir kustība. Ja ir starpbrīdis, tad viņš ir citiem superaktīvs. Citreiz pat daudz aktīvs liekas, bet viņiem vajag. Un kad mēs pieaugušie nevis viņus ierobežojam caur kaut kādām kliekšanām un vēl kaut ko, tā kā aplaužot viņu to izpausmi, kas viņiem dabiski nāk un ir vajadzīgi sevišķi čaļiem, bet mēs dodam iespēju, kur būtu. Mēs kā pieaugušie parūpējamies par to, ka viņiem ir vide atbilstoša un atbalstoša. Un, mainīties uz augšu, jo tās vecās lietas viņas ir savu nokalpojušas. Un šie bērni, es domāju, un šis mākslīgā intelekta laiks un tehnoloģija laikmets vienkārši atnesīs izmaiņas, par kurām mēs pat nenojaušam. Tu pieminēji, ka sabiedrība arī tomēr ir cits domāšanas veids. Kāpēc ir tik grūti? Kāpēc mēs negribam saprast jauno paudzi? Kāpēc mēs visu laiku sakam, ka tad, kad mēs augām, tā nebija un mēs esam mācīti savādāk un tā ir tā labā prakse un tā tālāk? Tu esi par to domājusi? Jā. Es domāju, ka liela daļa pieaugušo vienkārši negrib mainīties. Un tā ir tā kastītes domāšana. Un es esmu daudz pētījusi un lasījusi, kā darbojas prāts, kā darbojas ego, kā darbojas apziņa. Un man liekas, tās ir tās bailes, kas ierobežo mūsu attīstību. Un tad, kad cilvēks sapratīs, piedzīvos, iepazīs, mēģinās, tad kaut kas no tā var sanākt. Un patiesībā pēc būtības citās literatūrās raksta, ka vislielākās bailes ir no izdošanās. Un kas notiks tad, ja man izdosies? Un ja man izdosies kolektīvā, kur nav lielas izmaiņas, vai tad man neizēdīs, jo daudziem pedagogiem ir ļoti bail no savas amata vietas zaudēšanas. Bet atkal, tur mācās bērni. Un ja tu esi nelaimīgs, vadība tevi knābā vai vardarbīgi izturās,
beidzam šo visu tolerēt. Un šie bērni to nes un rāda, kad ir jābeidz, var sadarboties. Bet tas nozīmē, ka es nolieku malā savu ego un savu kaut kādu lielo kroni par to, ka es visu zinu un es esmu gadiem strādājusi vai strādājis. Bet pastamies, kas ir šī bērna vajadzība un iedodam to, kā var. Bet ir jau arī ļoti daudz tās uzraudzošās vai uzraugošās lietas un papīri un pārbaudes, ja, kas saka, krata pirkstu par to, ka tā nedrīkst. Bet tad mums ir jāizdomā, mēs kalpojam sistēmai vai mēs rūpējamies par jauno paudzi. Tie ir mūsu ārsti, tie ir mūsu juristi, kas mums vēl varētu būt zāļu sievas un zirgu vīri. Un ministri un prezidenti. Un mēs nezinām, kas, bet mums tagad par to ir jāparūpējas. Nu, jā. Man viens students teica, ka pasniedzēji, ja jūs man izliksiet 4, es jums apsolu, ka es nekad nebūšu Latvijas Republikas ekonomikas ministrs. Es viņu turu pie vārda. Jā, bet tiešām tā ir, jo tie ir tie bērni, kuri nākotnē ņems grožus. Jā. Tā ir, tie ir mūsu tiešām ārsti un tie strādās pavisam savādāk ar cita veida tehnoloģijām. Un skaidrs, ka viņi vairs nestrādās varbūt tik daudz ar tiem instrumentiem, ar kuriem mēs tagad strādājam, bet tas ir pilnīgi normāli. Jā. Aiziet uz to, ko daudzi saka, ja, teiksim, un arī nesaprot, aiziet uz Brīvdabas muzeju un paskatieties, ar kādiem instrumentiem strādā iepriekšējās paaudzes. Un tikpat labi tās iepriekšējās paaudzes var teikt, ka mēs nekam nedaram, jo mēs nemākam strādāt ar bezmenu vai ar vēl kaut ko, piemēram. Jā. Vēl gribējās raidījuma nobeigumā parunāt par vardarbību. Arī tā diezgan izplatīta tēma mūsdienās. Īstenībā dzīve paliek labāka, ja mēs arī skatāmies uz to iepriekšējo paudzi. Dzīve paliek labāka. Tātad komforts uzlabojas, attiecīgi mācību metodes kļūst labākas, mācību materiāli pieejamāk, tehnoloģijas. Ja, tā kā no vienas puses viss kļūst skaidrāk. Vardarbība vienmēr ir bijusi visos laikos skolās, bet tomēr tā ir tendence pieaugt. Kāpēc? Tu esi par to domājusi? Es domāju, ka tās ir par šo sadursmi starp, sauc kā grib veco jauno, noslēgto, atvērto, un tur, man liekas, darbojas visi fizikas likumi. Ja es esmu tā domājusi, tā kā skolas kontekstā atnāk skolotāju skolu, atnāk bērni, un tad mēs paskatāmies, bērns viens ir no tādas vidas, otrs no tādas, un pat neanalizējot, kādas ir situācijas ģimenē, mums ir jāpieņem, ka šie bērni ir dažādi. Viņi ir ar dažādiem uzskatiem, viņi ir ar dažādākām pārliecībām, un pirmkārt jau arī robežām. Un kādam ir bērnam, narcistiskākas iezīmes, kādam ir vairāk upura loma, kādam ir nomiris kāmīts, kā tu teici, kāds nedabūja siermaizi. Katram ir sava drāma, katram ir savam vecumposmam kaut kādas izaicinājumi, spēja piecelties no rīta vai laicīgi aiziet gulēt. Katram ir savas grūtības. Un tad, ko mēs darām? Mēs to visu ikdienā slaukam nost. Tas nav vajadzīgs, tas nav svarīgs. Un tagad mācieties algebru, ģeometriju. Un atkal, tad kā atrast to balansu starp to, kas ir jāiemācās un kā ņemt vērā cilvēku vajadzības. Bērns ir cilvēks. Un tagad, liekas, fonā dzirdu jau, kā tad tagad, kā mācīsies, viss izlaidīsies, bet tā nav. Var mācīties klasēs, es saku, sadalīt bērnus pēc viņu kognitīvajām spējām, ja, kuri vieni var 30 klašu grupā sēdēt un tiešām mācīties, jo viņiem ir cita, tā iekšējā motivācija. Ja. Citiem vajag ārējo motivāciju vai tos burkāniņus pēc kā tiekties. Un, protams, nevarētu teikt, dariet šitā un vairs nebūs, vai nedariet šitā un būs, bet prioritāri ņemt tās bērnu vajadzības. Un tas, ko es pati, kad sāku strādāt ļoti sen atpakaļ skolā, vienu rītu skatos viens bērns zem galda. 1 stundu pie viena skolotājas, 2 stundu, un es starpbrīdī pie viņa pieeju, saku, un kas ir noticis? Un es redzu, ka tas ir ļoti bēdīgs, un es saprotu, ka kaut kas ir noticis. Viņš saka, jā, stulbais brālis man atņēma siermaizīti. Un tā ir viņa drāma, un tas ir jāņem vērā. Un tās 2 minūtes izlaboja viņu dienu. Un man tas prasīja tieši neko. 2 minūtes. Parunāšanās. jā.
Nu jā, tas tā atkal tā runāšanās. Jā. Starp citu, kas tik te nenotiek. Man nesen bija saruna diezgan interesanta. Man bērns, kurš nu jau ir pēc būtības augstskolā, bet nevar atrast darbu. Tad viņš man jautāja, pilnīgi nopietni konsultējās, vai var iesūdzēt skolu tiesā par to, ka skola nenodrošināja viņam tādu izglītības pakalpojumu, lai viņš varētu veiksmīgi atrast darbu. Tas arī pietiekami, mēs nekad līdz tam nebūtu aizdomājušies, bet man liekas, tas arī pietiekami interesanti jautājums ir, ir par to atbildību, jo te pēc būtības tas jautājums ir krietni dziļāks, jo skaidrs ārstiem ir tā atbildība par savu darba neveikšanu, kas uzreiz izpaužās pa pacientu problēmās. Ja? Bet skolotājs tomēr tā ir tāda ļoti interesanta profesija, kurā tu vari it kā visu darīt pareizi īstermiņā, bet ilgtermiņā tās kļūdas, kuras tu esi pieļāvis, tie ir tie bērni, kuri pēc tam iznāk dzīvē. Ja? Tā kā tas arī ir ārkārtīgi būtiski. Jā, un te man nāk uzreiz salīdzinājums ar to dimantu slīpēšanu. Un ja mēs visi strādājam dimanta ražotnēs, jūs visi esat dimanti, un es tagad vienam dimantam nošķeļu vienu stūri, viņš vairs nav pilnvērtīgs, vai tik dārgs tas dimants. Un tā ir tā atbildība, kur arī ir jāsako ļoti līdzi par vardarbības līmeni, kā mēs izsakamies par bērniem, ko mēs viņiem stāstam un rādam, jo tas, ko mēs skolā arī piedzīvojam, ar bērnu var runāt atklāti, bez tiem visiem muķi-puķi, bet tiešu konkrētu valodu par atbildības uzņemšanos. Un, jo jebkuras attiecības ir divvirziena attiecības, un arī bērniem ir jāmāca, jo vecāku pāraprūpe ir vislielākais pāri nodarījums. Bet, diemžēl vai par laimi šāds bērns nonāk skolotāja pedagoga redzeslokā, un kaut kas ar to ir jādara. Un ja pedagogam prasa iemāca viņam reizrēķinu, un viņš neiemācās, tad pedagogs ir slikts. Bet ir citas lietas, kā parādīt, kā mācīt, kā komunicēt ar vecākiem un kā veidot šos dialogus. Un skolai ir jābūt pozīcijā, kā es saku, speciālistu pozīcijā, kuri zina, kuri prot un māk sarunāties. Un ir, protams, cilvēki, kuriem vienkārši nav, viņi nespēj sarunāties. Tad pieaicinam citu, parunājamies un runāt par tām vērtībām. Un tas ir tas, kas mums ļoti svarīgi skolā, kad ir šī vecāku kopiena. Vai nav tā, ka tu nejūti, ka tomēr skolotājiem, man liekas, liela problēma ir tāda, ka viņi ļoti labi zina savu priekšmetu, bet ļoti vāji pārzina pedagoģiju, pie tam vēl mūsdienu pedagoģiju? Jā, tas ir tas, ko es esmu ļoti daudz redzējusi, un ir skaudri noskatīties ikdienā par to, kā 1., 3., 4. klase tiek audzināta caur kliekšanu, caur apsaukāšanu. Tas nav visur. Tas nav vispār pieņemami. Tas vispār nav pieņemami. Mēs to stāstus bieži vien dzirdam. Tā ir realitāte. Es saku, tie vecāki, ka tad, kad es būšu pensijā, rakstīšu grāmatu par to, ar kādiem stāstiem bērni atnākuši. Un tas nav ok, tam ir jāmainās. Un diemžēl arī skolotāju prestiža celšana nāk caur šīm pārmaiņām. Nevar tā vairs, nedrīkst. Mums ir jālolo bērns, jaunietis, pusaudzis, viņi visi ir svarīgi. Kas tad būs ar mūsu tautu pēc tam? Un kā mēs ar lielajiem skolēniem un mazajiem runājam skolā, kad mēs viens otram radam atmiņas. Es saku, un pēc 10 gadiem mēs satiksimies uz salidojumu, un tad teiks, tu biji tas, kurš toreiz man izdarīja vai foršu vai neforšu lietu. Vai toreiz mēs tur podus savārījām, toreiz mēs to. Un tā ir tā atbildība, un tas pats ir arī skolotāja atbildība. Un, protams, mēs arī neesam perfekti, bet mācamies, esam atvērti. Nobeigsim varbūt ar tādu patīku. Mums ir diezgan daudz interesantas lietas, un mēs cenšamies arī, protams, runāt arī par tām tēmām, kuras nav tik patīkamas, bet nobeigsim kaut ko patīkamu. Tu teici, ka tev ir diezgan daudz stāstu. Varbūt izstāst vienu tādu pozitīvu stāstu, kas ir atgadījies ar tavu profesionālo pieredzi. Skolā? Jā. Konkrēti mums, pēdējais lielais stāsts ir par bērnu, kurš atnāca no iekļaujošās skolas, 4 gadi tur nomācījusies, neveido acu kontaktu, nerunā, neuzņemās nekādu līderību vai izpausmi vai iniciatīvu, ir kluss, noslēgts,
ļoti, meitene, ja? ļoti noslēgta un bailīga un ļoti uztraukta un paaugstināta stresa stāvoklī visu laiku. Un tad, kad viņi atnāca pie mums, vecāki saprata, ka nebūs, un arī iekļaujušās skolas direktori pateica, patiesībā nekas nenotiek. Mums nav vienkārši cilvēku, kas sniedz šos atbalsta pasākumus. Uz papīra ir, jā, bet realitātē nav. Un vecāki saprot, ka te ir jāņem iniciatīva viņu rokās, jo tas bērns vienkārši slīd cauri. Viņš slīd cauri, viņš ir arī 30 bērnu klasē, un pa lielam tas, ko viņi iemācās mājās, tas arī ir tas. Un tad viņi pārnāca pie mums. Es vienmēr saku, mācamies, skatāmies, kā tas būs. Man vēl viens stāsts atausa. Un pagāja šī adaptācija vai pārkonstruēšanās uz to mūsu vidi bija kaut kādi 2, 3, 4 mēneši, bet joprojām notiek vēl izlaicieni. Meitene runā, meitene komunicē, nav nekādas īpašas, tur vēl kaut kas bija vairāki terapeitu priekšraksti par to, kas tik viņai nav. Es teicu, mēs to visu liekam malā, mēs vērojam. Un tagad ir tā, kad viņa nāk un stāsta, viņa ir ļoti liela, skaista māksliniece, tādus fantastiskus darbus rada, un brīnišķīga, maiga būtne, jā, ar savu raksturu, un tagad mēs redzam raksturu, un izrādās, viņa māk strīdēties, viņa māk kādu pierunāt izdarīt viņas klases darbus vai vēl kaut ko. Un otrs veiksmes stāsts mums šogad skoliņā atnāca bērns ar autismu, un tā bija briesmīga nedēļa patiesībā, jo augustā vecāki atbrauc pie mums un stāsta, kad viņus, uzzinot, ka bērnam ir šī diagnoze, neuzņem nevienā skolā, atstumj, nav vietu vai vēl kaut kas. Un mamma vienkārši raud. Un tā ir situācija, kur vecāks raud par savu bērnu, kuram nav vietas izglītības sistēmā. Un es saku, mēs arī nezinām, kā. Es neesmu speciālists vai speciāli mācījusies, bet mēs caur vērošanu pieslēdzām arī abaterapeiti, vecākus, ikdienas komunikācija. Un beigās pēc 2 nedēļām bērnam atvērās runas centrs. Viņš sāka ļoti daudz runāt. Mēs ļoti daudz kontaktējamies ar vecākiem, kā mājās izpaužās skolā piedzīvotājs vai izdzīvotājs. Un viņš ir lieliski adaptējies. Un 1. klasē viņš zina 3. klases vielu. Jo viņam nav vairs nav daudz kairnā, viņš ir ļoti sabiedrisks, visi viņu mīl, visi viņu tur ciskā, mīļo, apskauj, pieskata, un tā kā lielie brāļi vai māsas. Un liekas, jā, tas ir stāsts par to, ka bērnam ir vide, un mums ir svarīgi kā sabiedrībai rūpēties par bērnu, lai viņam ir vide. Un vienam der tāda vide, otram der tāda vide. Tā kā kāds dzīvo dzīvoklī, kāds dzīvo laukumājā, kāds dzīvo lielā pilsētā, kāds dzīvo mazā pilsētā, nezinu, pie upes, ja, kādam nepatīk upe. Un kad ir šī dažādība un iespējamība. Jā. Paldies liels, tiešām interesanta saruna, lai jums veicās un lai šādu te pozitīvo stāstu ir pietiekami daudz. Paldies, pie mums studijā bija Egita Matulēna, privātās pamatskolas pats radītāja un vadītāja, arī sociālā uzņēmēja. Paldies arī jums, mīļie skatītāji, klausītāji. Pateicoties jums, mēs turpinam raidīt, un pateicoties jūsu labiem komentāriem, mēs meklējam aizvien jaunas tēmas. Un paldies arī šodien arī mūsu ēnām. Paldies Ralfam, Elīzei, Polinai, Agijai, Līnai, kas ir atbraukuši no dažādām Latvijas pilsētām, tā skaitā no Jelgavas, no Cēsīm un arī no Rīgas. Paldies, un lai jums veicas profesionālajā vidē. Un šodien mūsu ēnas vēroja mūsu operatoru Dāvi. Tā kā tas bija arī tāds eksperiments, var teikt, kur stundas laikā ne tikai Dāvis, kā parasti atradās pie režisora pults, bet 5 ēnas arī mūs filmēja, fotografēja. Un nākotnē es ļoti ceru, ka Latvijas nozare saņems 5 jaunus digitālā satura un veidotājus un režisorus. Tā kā paldies un paldies. Paldies.